Labs vakars jums no galda hokeja stāstiem. Kā vienmēr esam šeit, mēs trietā, katru reizi savādākā sastāvā, un šis ir teorētiski otrā epizode galda hokeja stāstiem. Mums šeit šokar ir brīnišķīgais un robustais Jānis Kalnevits, Rīgas kausa uzvarētājs Rainers Kalniņš un es, Kārlis Balods. Sveicināt, kungi! Čau! Mums šodien ir epizode, kurā seko pēc Rīgas kausa. Mums ir Rīgas kausa atskats bijis, un mēs mazliet pieskārāmies viņam. Laikam mēs paliekam pie tā, ka Rīgas kausas bija tik ļoti uneventful, cik viņš ir iespējams, un kopumā viņš bija vienkārši turnīrs tā, kā tam bija jābūt. Vai jūs tam piekrītat? Varbūt es varēšu arī sākt. Ja mēs paņemam un noliekam tos spēlētājus rindiņā, tur ir ļoti mazas izmaiņas. Un, teiksim, ja mēs runājam par garlaicīgiem turnīriem, tad šitais noteikti garlaicīgākais manā karjerā, jo vienmēr ir bijis kaut kur pieskaties, šitais nolažoja, šitais labi nospēlēja. Tad te no manas puses ir tikai divi spēlētāji, kas mani pārsteidz vairāk vai mazāk. Jākabs Reķis, kā tika minēts, ļoti labi nospēlēja Malis Jākab. Un Igauņu puisis, 7 spēles ar Matanco dabūt laukā. Tas ir ok, jo es laikam vēl esmu iesteidzis 10 gadu vecā pagātnē, kad Igauņus ir jādauz. Tas ir mans skatījums. Igauņi bija šī pielikuši, bet man liekas, ka pirms kodēm, vismaz man tā liekas, pirms pāris gadiem, pirms 4-5 gadiem bija Igauņi diezgan labā līmenī. Bija pāris puiši, kas bija labi, bet all around tur liekas, ka viņus vajadzētu apspēlēt. Rainer, kā tev šis turnīrs, ņemot vērā to, ka viņi uzvarēja, es domāju, ka diezgan priecīgi, bet ko tu par viņu domā? Es biju tā sevi ierobies iekšā, ka man bija grūti vispār paskatīties uz malu, kas notiek brīžiem. Es zinu, ka tu fokusējies, man nākamais pretī tur nāk, teiksim, tur Caļs nāk nākamais pretī pēc ceturtajā finālā, kas bija Relvī. Labi, fokusēt tikai es Caļs, skatos, ko viņš dara, ko ar vispār viņu darīt, kā man labot kļūdas pēc Eiropas čempionāta. Bet atskatoties uz vispār turnīru no malas, like the big picture, bija garlaicīgi paskatīties tos dažus rezultātus. Jā, bija tur 2 forši džeki, kas labi nospēlēja Jākabs un laikam Timurs Vīmskis, jā. Bet kopumā es par turnīru jūtu kā milzīgi atvieglojumu, ka viņš ir beidzies, ka viņš visi pagājis un ka viņš ir uzvarēts. Forši arī bija tas, ka pirmo reizi kāds spēlētājs uzvar viņu 3 reizes pēc kārtas. Es par sevi runāju. 3 pēc kārtas? Jā, pirmo reizi. Kopumā cik tev? 3. 3, jā. Right. Okay. Ļoti labs rezultāts. Cerams to, ka nākamajā gadā būs vēl vairāk spēlētāji. Exactly. Ja gadījumā kāds no mums viņu nevinē, tad viņi vinēs. Jautājums, kurš viņu vinēs vairāk? Maksims ir vinējis 5 no 5 fināliem. Viņam nav sudrabu, viņam nav bronzu. Viņš ir Rīgas kausa golds. Visos 5, kur viņš ir bijis finālos, viņš ir vinējis, bet viņš piemēram 18. gadā viņš 8. finālu zaudēja Patrikam Petram 6 spēlēs, un tas bija mans nākamais pārinieks, un zin kā man domāja, man būs Borisovs pretī, bet man bija Petrs pretī. Tas bija interesanti. Es atceros, kad Maksis atbrauc, es nezinu, droši vien, ka pirmā reize, kad viņš bija Rīgas kausā, viņš tur tika fināla grupās, bet viņš bija ļoti zēmāks, viņš tur nebija pat play-offam tūmā. Dažreiz atskatoties vienkārši tos turnīrus vecos Rīgas kausas, un tu iet caur tiem uzvārdiem, un skaties, wow! Sanāk, viņš kādreiz bija arī bērns, ja viņš nebija uzreiz gatavs produkts, viņš uzreiz nebija čempions, tā kaut kā tā dīvaini. Ja zingāt, skaties atpakaļ, Raivs Miglinieks Maskavas kausā, spēcīgākajā Maskavas kausā, kurā es esmu bijis kaut 70. kaut kas tāds, viņš pat fināla grupai tūmā nebija, pasties, kāds viņš tagad ir, ko viņš tagad dara, tas tā interesanti no tāda viedokļa, bet jā, Maksis, tas ir monstrs vēl bijis. Mēs pāriesim pie nākamā segmenta, kas saucās Fun Facts par galda hokeju. Tas ir absolūti kaut kas jauns, ņemot vērā, ka mēs esam jauns šovs, tad mēs pieliksim visu laiku kaut ko jaunu. Un katrs no mums šodien sagatavojas kādu interesantu faktu par galda hokeju. Rainer, dosim karoti tev un izstāsti savu mazo fun fact no galda hokeja. Tātad šodien, 7. decembrī, es izdomāju paskatīties
Cik vispār daudz reitingā ir spēlētāji? Un davai pastīšos pēdējo vietu. Pēdējās vietas īpašnieks ir kāda 8700 ar kaut ko vieta. Cilvēks ir dzimis 16. gadā, un izrādās tam cilvēkam pirmais turnīrs ir bijis 2018. gadā. Tā ir meitene. Tad 2 gadu vecumā šeit. 2 gadu vecumā meitenīte piedalījusies turnīrā. Man šķiet, ka es nejaušām pēdējo vietas īpašnieku esmu atradis kā visjaunāk esošo spēlējošo spēlētāju vēsturē. Varētu tā būt. Mums vajadzētu īstenībā dabūt čekot šo te, bet es ļoti ticu, ka varētu būt. Jo tas ir viss jaunākais spēlētājs. Zini, piemēram, Arķums Matāncevs, jaunākais Matānceva bračs, ka viņš sācis karjeru spēlēt 4,5 gadu vecumā. Wow! Korobels sācis 5 gadu vecumā karjeru. 8. gadā Korobels sāka, viņš dzimis 3. gadā. Matīs Saulīts, man 6 gados sāka spēlēt, viņš vienkārši skatījās caur bortu, un viņš nebija pietiekami garš. Matīs nebija arī garš, arī, kad pieauga. Bet jā, 6 gados viņš sāka spēlēt, un tas jau bija principā, tur jau tika noteikumi nedaudz apieti tajā turnīrā. Jo, man liekas, ka no 7 gadiem var spēlēt, ne? Bija tas noteikums, kad varēja laikam no 8 gadu vecuma piedalīties turnīros. No 7, 7 vai 8, jā, tas bija kaut kaut gadus 5 līdz 10 atpakaļ, kad es redzēju tādu. Nu, bet tagad laikam viņš ir izmainījis, ka vienkārši jāredz pāri galda bortam, galda virsmai. Bet tas ir objektīvi. Tas ir objektīvi. Tā kā, ja tu neredz galdu, tu diezgan grūti spēlēt. Bet tajā pašā laikā, ja tu esi little people, kā saka, ja, un tev ir vajadzīgs krēsliņš, lai pakāptos, teorijā tu arī varētu spēlēt, vai ne? Nu tā. Es nekad neizdomājies. Fair enough. Es šodien neesmu nekad domājis, un teorētiski tas nedrīkst būt noteikums. Jā, ja tu neredz galdu, tad tu nedrīkst spēlēt. Ne, varbūt ļoti labi jūti, kur ripa ir, vai ne? Pēc skaņas. Redz, kā pretinieks kustina no apakšas kloķis, un tu sargā. Es nebiju tēmē šajā virzienā, bet tā ir šī tēma, jā. Nu, ja jums ir viedoklis, kā tam būtu jābūt, ierakstīt komentārā, bet obligāti. Es domāju, ka tajā brīdī, teiksim, ja cilvēks reāli var nokontrolēt ripu un uzmest pa vārtiem un veikt iemetienu, es domāju, ka viņam būtu jāļauj spēlēt, jo mans puika, viņš pakāpjās uz treadmill, kas ir blakus galda hokejam, viņš met izgājienu. Kā viņš met, bet viņš spēlē. Jā, protams. Ja viņš ir gatavs spēlēt, ja viņš var veikt iemetienu, viņš saprot noteikumus. Jāatrod veidu, kā tu to var darīt, tad kāpēc gan ne? Jā. Absolūti. Jā, un tā, nākamais tavs. Kas ir tavs fun facts? Mans fun facts ir actually par cilvēku, kurš ir spējis pasaules tūras posmā nosvīpot pilnīgi visas kārtas un uzvarēt visas kārtas 4-0. Un tas ir Edgars Caits. Un tas ir 2008. 2009. gada Maskavas kauss. Pirmajā kārtā vienīgais neizšķirts pagarinājumā uzvarēts ir Ļevdānskis, Jevgeņs. Tālāk ir nomazgāts Vaskabojņikovs, Tumejs un finālā Lampa. Ahti Lampa. Tā kā Edgars ļoti vērā ņemams sasniegums mācas. Okay. Es nezinu vienkārši, vai kādam vēl citam tas izdevies. Vienkārši tas ir vienīgais, kas man nāk prātā. Ja gadījumā kādam ir cita informācija, lūdzu ierakstiet komentāros, atsūtiet mums personīgu ziņu vai arī kliedziet pie mūsu mājas logiem ar to, ka tev nebija taisnība. Mans fun facts ir sekojošs. Vai jūs zināt, kurā datumā tika veikts pirmais ieraksts Internacionālā galda hokeja federācijas reitingā? 1982. gadā. Tas ir pareizi? 1989. gada 1. maijs. Bija 82. man liekas. 82. Man šķiet, ka jā. Then I'm wrong. Man šķiet, ka jā. ChatGPT? Close. Bet vismaz tāda informācija man ir, kad ir 89. gadā, 1. maijā, pirmais ieraksts ir bijis. Un iespējams, varbūt tas ir tādā gadījumā pirmie turnīri ir reģistrēti no pirms tam, bet pēc tam viņi ir pievienoti Internacionālam galda hokeja federācijas reitingam. Tur var būt atšķirība. Un par to es varu kļūdīties. Rainer? Tūlīt. Fact check, please. Fact checks, jā. Tā, kā to Džeka mums sauca? Pirmais pasaules čempions, kā viņu sauc? Lindals. Jakobs Lindals, nē. Gorans Agdurs, tas nē. Gorans Agdurs. Viņš bija čempions? Man šķiet, ka jā. Tas arī vajadzīgs būt fact checkingā, bet Gorans Agdurs, vai arī tas pats Lars Henriksons, man liekas. Jā. Ja varam paskatīties, Lars Eriks Svensons, cilvēks ar visvairāk turnīriem galda hokeja vēsturē,
1652 turnīri. Bet iedomājamies, gadā ir tikai 365 dienas. Un Džeks ir pavadījis aktīvi spēlējot vairāk kā 5 gadus. Nu, plus mīnus 5 gadus. Vienkārši 5 gadu no mūža hokejas turnīrs. Ko tu? Holy guacamole, es šodien tieši skatījos. Man likās, ka Bjornam Akselsenam ir vairāk turnīru, kam ir 1100 ar kaut ko. Un izrādās, nē, Svensonam 1600. Es paskatījos, man bija 140. Un tā kā, man likās, ka vairāk. Ņemot vairāk, es spēlēju 18 gadus. Un ņemsim vērā to, ka es vairākus gadus esmu izlaidis. Tā. Jā, mums Inčkalnīgs. Esmu atradis. No. Gorāns Agdūrs, pirmais turnīrs, kas reģistrēts viņam, ir 82. gada 4. septembrī. Bet kurš ir pirmais reitingā reģistrētais? Nerunāsim par to, ka pirmajā reizē, kad ir bijuši turnīri, kas ir reģistrēti, bet kas ir pirmais veiktais ieraksts. Jo vai internacionālais reitings ir? Tas arī ir, jā. 82. gadā arī tika izveidots reitings. Nezinu. Es domāju, ka varētu būt, ka jā, tiešām kā Rainers arī stāsta, kad Agdors pirmo turnīru spēlēs 82. un droši vien, ka reitings tika izveidots 89. un vienkārši pēc tam ar atpakaļiejošiem datumiem viņi pievienot. Tas ir kā būtu loģiski. Tā var būt. Lūdzu, kuram ir informācija par šo te ierakstiet, izrādās mans fakts nav valīds. Un viņš ir diskutējums vai vismaz tā. Tāpēc lūdzu ierakstam. Paldies, kungi, par šo segmentu, kas saucās Fun facts par galdu hokeju. Tā, nākamais segments ir pārsteigums. Džeki šo nezin. Viņi drīkst atteikties. Bet ir skaidrs to, ka mēs zināsim, ko mēs domāsim par viņiem. Šis segments saucās kas ir tas? Iedod pasmaržot. Kungi, man bija viena vakar doma. Es apsēdos, pameklēju, atradu, pasūtīju, pamēģināju. Strādā labi. Studijā ožamais sāls. Es atradu tādu, kurš ir ekstra ģiftīgs. Pirms lietošanas vienmēr sakratiet, pirms zem 18 gadiem lūdzu nelietot. To arī mākslīšu. Tas ir tikai mums. Šādi, kurš bija pirmais? Davai es. Aiziet. Pagad, man pašam? Tu viņu skroja vaļā un apmēram šādā te attālumā no tagad. Tā kā tā, jā? Nu, apmēram šādā tajā. Es jau jūtu. Tais vaļā. Jā, šis ir labs. Vienā nāca ir itī trāpīt. Cik viņš maksā? Šo vajag. Šis ir tas, kas attaisīs mums vaļā visu, ko var attaisīt turnīra laikā. Šo izmanto, laikam, svarcēlā, cik es saprotu. Un mans plāns ir viņu izmantot galda hokeja turnīros tajā brīdī, kad tev neiet. Bet tev mazliet uzmundrināt vajag. Tas ir to iedā pretinieki. Red Bulls nestrādā. Es zinu to, ka šis reāli strādā. Jo pēc tam, kad es viņu pirmo reizi pamēģināju, es mēram 3 stundas pavadīju ļoti koncentrētā darbā. Rainer? Jā. Aiziet. Oh my God! Šis ir labs, ne? Oh my God, man joprojām atsas. Man vajag otrā nāsī. Man nav frizūra šodien, bet tas ir tam. Labdien! Tas nebija tas, ko Jā, pagaidās otrā nāsī ierošo. Jā, pagaid man vajag. Ko? Addiktīvi? Yes, es cauri. Wow. Es nereklamēšu. Bija Es biju nopircis tad pašā dienā, kad es pasūtīju šo te ožamo spirtu. Jo man bija ilgs gads atpakaļ, kad es strādāju kino. Man bija viens insane projekts, kurā mēs bija jābrauc pārbraucienā no Bauskas uz Rīgu. Mums bija jāvada tehnikas vienības. Mēs bijām visi pie stūras katrs. Un es nebiju gulējis apmēram 2 nedēļas normāli. Nu, tā kā sleep deprivation maksimumu. Un es biju nopircis ožamo spirtu. Un es ožamo spirtu ostīju, lai es varētu tālāk braukt. Es nopirku ožamo spirtu un es viņu paostīju. Un es tā kā
man liekas, ka tas nav tas, kam ir jābūt. Un tad pasūtīju šo tetiņu pašā dienā. Es teikšu to, ka šis ir kādas 20-40 reizes spēcīgāks. Dievs. Es atceros savu laiku, kad es dzīvoju Kojās, man bija čoms Sandis. Viņš trenējās manā džimiņā, kurš man bija, viņš bija nopircis božamo spirtu. Viņš sākumā strādāja īstenībā diezgan labi, bet pēc dažām atvēršanas reizēm viņš zaudēja to savu jēgu. Bet es vienā raidījumā redzēju, ka Joe Rogans, viņš prezentēja sev līdzīgu sāli, bet viņš vēl bija pakā iekšā un Džeki, kad atklājas vaļā to vakumu iepakojumu, viņi jau jūta. Es arī jūtu tajā brīdī, kad tā ir vaļā no vakuma šo te, es viņu jau jūtu iepriekš. Okay. Varbūt, ka šitais arī ir tas, bet es tikai gribēju tādu nopirkt. Varbūt to arī paprezentēt, cik tāds maksā, kur viņu dabūt. Šis te ir konkrēts, viņu atradu latviešu veikalā. Īstenībā papētot, viņš ir vislētākais, pat no Amazonas nodabūt lētāk. Viņš ir Misterā Bicepsā, mistersbiceps.lv, kas ir fitness laikam veikals. Es no viņiem uzsūtīju, viņam bija dažādi versijas, es pamēģināšu to te, es saprotu to, ka laikam viņš ir visstiprākais no viņiem visiem. Uzreiz teikšu to, ka šis var radīt laikam atkarību. Šis var veidot aplaucējumus alfadiem, tā kā esam ļoti uzmanīgi. Mīgliņu uzmanīgi. Daudz bīstamāks. viņš ir bīstams, lūdzu uzziniet par viņu lietošanu. Esiet piesardzīgi un konsultēties ar ārstu. Tas ir mūsu ieteikums tālāk apakatē Hokums. Ar ārstu vai farmaceitu. Ieteicums ar ārstu. Bet, jā, tātad mēs esam pamēģinājuši, un šī bija sadaļa, kur es nezinu, vai vispār kādreiz atkārtosies, saucās Hei! Nē, šito katrā. Nē, šito. Ja es nevalc laukā pīkstu ar kaut kurienes un nelēcos palostīt nākamreiz. Labi, Jāni. Tā bija input. Bet šī bija sadaļa. Hei, kas tas tāds? Iedot pasmaržot. Raineram pirms podkāstu ierakstīšanas bija jautājums, un viņš nezināja atbildu šo. Mēs ar Jāni kā pavisam oldschoolīgi spēlētāji varējām un gribējām izstāstīt, tad viņam teicām, nē. Tad, kad ieslēgsim kameru, tad mēs stāstīsim. Aiziet? Rainer, vai tu zini, kas čumrē? Vienīgā asociācija bija Mika komentārs zem pirmā podkāsta. Tātad pirmajā podkāstā es teicu to, ka tie, kas noskatās līdz galam, ierakst čumrē, tāpēc arī tie, kas ir šobrīd tikuši līdz šejienē, ierakstam komentāros čumrē. Tātad es nepateikšu pat godīgi sakot precīzu gadu, bet man liekas, ka tas varētu būt arī tas pats 2008. vai 2009. gads, kad mēs braucām izlases braucienā, man liekas, ka tas bija pasaules vai Eiropas čempionāts. Ungārija. Man liekas, ka Ungārija. 9. gads, jā. 9. gads Ungārija. Mēs braucām uz turieni spēlēt turnīru, un mēs ar Ati Sīli, pasaules čempions, okay? Mēs ar Ati Sīli kaut kādā vienā pieturvietā izkāpjot ārā, prikolojāmies, un mums parādījās tāds termins kā čum. Vienkārši viens otru bakstījām, čum. Tieši šādi te. Tieši tādi sāk. Jā, precīzi. Un tad mēs sākām iziet uz vispārējo. Mēs darījām tā, mēs ar Ati gājām pie kāda kopā, un tā čum. Un cilvēki nezin, ko tas nozīmē. Un mēs ejam tā kā divi tā čum, un nākamo čum. Un mēs šādi sākam čupināt visu pēc kārtas. Mēs bijām savākušies apmēram 12 cilvēku bars un izskatījās diezgan brutāli. Kad mēs apmēram 12 cilvēki skrienam kādam virsū, kliedzam čum un bakstam sānos. Pēc tam šis viss aizgāja kā čumrē, ka čumrē ir viss un nekas, tas ir visums un tas nav nekas. Un to mēs pēc tam arī pievilkām kā tādu uzmundrinošu saukli, kurš bija vienkārši gājums līdz visos turnīros. Mēs viens otru uzmudinājām tā, tas bija mūsu sauciens, brīdī, ka mums bija komandas sajies, tas bija kaut kāds vienojošā frāze, kuru mēs izmantojām, lai uzmudinātu viens otru, lai mēs uzmudinātu komandu un tā tālāk. Līdz ar to tas ir viss, ko tu gribi, un tas arī nav nekas. Čumrē ir vienkārši mūsu kaujas sauciens. Tāpat kā Jaunzēlandē, bet kamerā šis te regbī, jā, viņu šīs dziesmas, protams, ir nacionāli, un tas ir bijis savādāk, un tam ir milzīga vēsture. Šim ir neliela vēsture, tas neko daudz nenozīmē, bet tas savā ziņā
daudz ko nozīmē mūsu mazajā sabiedrībā galda hokejā. Bet interesanti ir tas, jā, kad īstenībā tas iesākās kā izlases lieta, un pēc tam Inčukāna galda hokeja klubs ar Sandu Kalniņu priekšgalā vienkārši nozaga šo čum. Un tas ir tas, ko mēs darām katrā komandniekā. Pirms visām atbildīgām spēlēm. Tagad es uzzinu to originu, no kurienes tas vispār nāk. Es skatos, pirmo reizi pievienojos jums 16. gadā komandniekā. Jā. Kas tas tāds par čum? Kāpēc man pēc turnīra visi vienkārši uzbruk? Kas par prikolu? Tagad es zinu to originu. Paldies, ka izstāstīji, kā. Jā, tas ir mazais fun nuggets. Vēl viena lieta par čumu. Atceries, kas notikās pēc afterīša Ungārijā, kurš tika labi iečumināts? Bija Edvalds, Stefans Edvalds. Tas nebija. Tas nebija viens no korpulentākajiem galvākajiem spēlētājiem, kurš bija. Kareči, jā, jau bija labi iedzerts. Viņš bija nostājies pie tāda laba, tāda dzilkšņaina krūma un izdomāja pačurāt. Tāda vīsts uzmetās un iekšumināja iekšā ar pliku destu. Krūmā iekšā. Tas ir hardkorīgākais čums, ko es tev kad esmu redzējis. Es liekas, ka es šo atceros, jo mēs visi tusējām tur toreiz. Jā, tas bija. Labi, ka viņš neņēma ļaunā. Es laikam būtu apvainojies. Nē, es domāju, ka daudz no mums būtu apvainojušies. Bet, ja tu esi pietiekami lielā alkohola stāvokļa patēriņā bijis, tad... Nākamajā dienā vilka dzelkšanas no pakaļ, droši vien laukā. Cerams, ka tikai nav turienes. Tas bija čumrais stāsts. Tas ir čumrais stāsts. Es domāju, ka šodien ar to mēs arī beigsim. Mums ir bijusi ļoti smieklīga, salīdzinoši vismaz mums noteikti, epizode. Mēs esam daudz ko iemācījušies, mēs esam uzdevuši daudz jautājumus. Ir daudz jautājumu neatbildēti. Un paldies jums, kā jūs zinat, tie, kas tikuši līdz šeit. Šodienas vārds ir atkal čumrai. Un, kungi, paldies jums liels, ka bijāt šeit. Jā, paldies, ka skatījāties. Un tiekamies neātrāk kā nākamajā reizē. Čau! Peace!